Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Man sauc Kaspars Pēcinieks, un esmu Investoru kluba izpildirektors. Investoru kluba podkāstā runājam par investīcijām. Par investīcijām runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, ar investīciju jomas pārstāvjiem un profesionāļiem, ekonomistiem un pats svarīgākais arī ar investoriem. Protams, Investoru kluba podkāstā viss tikai vienīgi par un ap investīcijām. Pirms ķeramies pie šodienas epizodes, man ir jāpasaka arī atruna, ka šajā epizodē runātais, izteiktais un apspriestais ir tikai personīgie viedokļi. Tā nav investīciju rekomendācija vai ieteikums, katrs pats esam atbildīgi par saviem ieguldījumiem, vērtējam savus riskus. Vēl papildus jāpiebilst, ka pieminēsim kādas konkrētas pozīcijas, tad pilnīgi iespējams, ka tās ir arī mūsu portfeļos. Šodien podkāstā pie manis viesos ir Pauls Miklaševičs, Blue Ore bankas aktīvu pārvaldīšanas direktors. Sveiks, Paul! Sveiks, Kaspar! Sveiks, Latvijas investori! Jā, sveiks, investori! Paldies, ka esi atnācis pie mums uz Investoru klubu podkāstu. Un pirms ķeramies klāt runāt par investīcijām un ļoti daudz lietas, ko man gribās tev pajautāt un uzzināt tev viedokli par pašreizējiem notikumiem visplašākajos jomās, bet mazliet lūdzu iepazīstini mūsu klausītājus, lasītājus ar sevi, kas ir tas, ko dara ikdienā. Iepazīstini no sākuma par sevi mazliet, jā, man tāda tā kā īso CV iedod. Jā, labi, tā ātri es dzimu, uzaugu Toronto, Kanādā, latviešu ģimenē. Es gāju katru sestdienu uz latviešu sestdienas skolu, uz Garzaras vasaras vidusskolu. Augstskolā es gāju uz Queen's universitāti, absolvēju Queen's universitāti, kur savā laikā arī sāk savas augstskolas gaitas Elons Musks. Tad es sāku strādāt kā institucionālais institucionālais akciju tirgotājs Kanādā vienā fondu kompānijā, kuras sadarbojos ar 7 portfeļu menedžeriem, kam visiem bija vismaz 25 līdz 35 gadu pieredze tirgos, no kuriem nācās daudz mācīties. Mums arī bija kā filmās tās telefona līnijas, kur tā kā ir 40 pogas un Goldman Sachs, Merrill Lynch un tā tālāk, kas zvanīt ikdienā ik pa minūti un teikt, ko viņi pērk un pārdod. Un man konkrētā loma bija pirkt un pārdot lielas pozīcijas mūsu fondiem. Mēs dzīvojam laikmetā, kad piespiežot pogu var nopirkt 100 akcijas, jā, bet kad tu mēģini pirkt 500 000 akcijas vai miljonus akcijas, tad tev jābūt mazliet vairāk elegantam par to lietu un jāatrod, kas ir konkrēts pārdevējs vai pircējs, nerādot savas kārtas. Teikšu tā, kad ja visi zina, ka tu esi milzīgs pircējs, jā, viņi varbūt taisīs saucamo frontrunning un pirks pirms tu spēj nopirkt. Un tas priekš manis, kā tam, kam ir uzticēts pirktās pozīcijas, būtu ļoti slikti, jā, un ir arī dinamika ir tieši otrādi, jā, ja tev ir kaut kas jāpārdod vai ne, tad tev mazliet jāslēp to vai jāatrod pircēji pēc tā, ka tu parādi, ka tu esi liels pārdevējs un tā tālāk. Un tā bija tāda milzīga tirgus skola, kurā daudz iemācījos un bija iespēja sadarboties ar lieliskām personībām, lieliskiem intelektiem, kas bija reāli top savā līmenī ne tikai Kanādā, bet arī Amerikā. Un pēc tam nonāca Latvijā, vai ne? Jā, es sāku savu karjeru Apzināti. Jā, es sāku savu karjeru tajā laikā, kad neilgi pēc tam, kad Ķīna bija pievienojusies Pasaules tirdzniecības organizācijai un sāk būvēt savu ekonomiku. Un viņi pirka visu, ko varēja izsūkt vai izrakt no zemes, lai būvētu savu industriālo ekonomiku. Un tie bija tādi ziedu laiki Kanādas kompānijām, kam bija specialitāte dabas resursos. Un es savā karjeras sākumā aizņēmos mazliet naudu, to rūpīgi ieguldīju. Un 6 gadu laikā izaudzēju savu kapitālu reizes 20. Un man bija 29 gadi, man nebija nekādas saistības nebija precējies tā tālāk, un izdomāju, kad prasmes ar investīcijām un aktīvu pārvaldīšanu varētu būt noderīgas Latvijā, ja Latvijas ekonomiskā attīstība turpināsies tajā tempī, kā bija pirms lielās krīzes, un izdomāju šancēt un pārvākties uz Latviju un kaut ko izgudrot. Un es ierados Latvijā 8. gada oktobrī, un bija drūmi. Bet es tad arī mazliet paceļoju, man viens labs universitātes dzīvoja Izrēlā, tur padzīvoju kādu mēnesi, un tad sāka meklēt, ko darīt Latvijā. Un 9. gada septembrī sāk strādāt, kas tad joprojām bija Parex Asset Management, bet drīz mainījās uz Citadel Asset Management. Tas bija pēc tam, kad jau bija tās būtiskās pārmaiņas tajā firmā. Un tad pirms kādiem 10 gadiem pievienojos Blue Ore komandai. Un kas ir tas, ko dara ikdienā?
Es zinu, bet lai mums Jā, klausītāji es cenšos pelnīt naudu saviem klientiem un savai bankai un būt labs vīrs un tēvs. Bet jā, ikdienā pārsvarā ir tā, kad es lasu kādas 8 stundas dienā visādas pētniecības rakstus par ekonomisko vēsturi, par nākotnes tehnoloģijām. Jo nekad nevar zināt, no kurienes nāks iedvesma. Un tad es to mēģinu salikt kopā ar savu 25 gadu pieredzi tirgos un to, ko esmu patstāvīgi studējis par vēsturi un par finansēm. Un mēģināt atrast tādu mazliet citādāku skatu uz tam lietām, uz ko kā visi skatās, bet neredz to lietas būtību. Un to darot, atrast savu veidu, kā mazliet vairāk nopelnīt nekā citi. Un es varbūt mazliet pateikšu priekšā, ja arī klausītājiem tādā nodarbošanās ir portfeļu pārvaldīšana. Ne? Jā, ar portfeļu pārvaldīšanu mums uzticās cilvēki, ar savu kapitālu, lai mēs pārvaldam viņu kapitālu. Mums pakalpojums sākās no 250,000 eiro un uz augšu. Un līdz ar to mums ir uzticēts ne tikai cilvēku kapitāls uz vecumdienām, bet uz nākamās paudzes un gan jau paudzes pēc tam arī. Mūsu skaitā ar klientiem ir Latvijas veiksmīgākie uzņēmēji, veiksmīgākie sportisti, tā tālāk, kas reāli uzticās mums, lai viņi var darīt to, ko viņi dara vislabāk ikdienā, un lai viņa nauda ir labākās iespējamās rokās šeit Latvijā. Lieliski. Liela atbildība, ne? Jā, tā ir, bet mēs to novērtējam un ļoti novērtējam mūsu klientu uzticību. Bet aiziet par finanšu tirgiem. Tas, ko man gribās daudz ar tevi parunāt, ir varbūt kaut kādu kopējo skatījumu, jeb viedokli, varbūt kopējo skatījumu, sāc no kuras puses gribi, bet kā tu redzi finanšu tirgos, kur mēs esam šobrīd un kur virzamies kaut kādu lielo makro virzienu vai... Sāc no kura gala gribi. Es teikšu viennozīmīgi, kad notiekās milzīgi pārmaiņas tirgos. Kad mēs dzīvojam, iepriekšējais cikls ir viennozīmīgi beidzies, manuprāt. Un tas cikls, kur bija brīva nauda un mazas procentu likums, pirmo reizi vēsturē negatīvs procentu likums, kas subsidēja vai pat finansēja spekulāciju, kas finansēja to, ka nauda vienkārši masveidā iegāja pasīvās stratēģijās, kas viennozīmīgi cēla visveiksmīgākās kompānijas uz diezgan, manuprāt, absurdām valuācijām. Viss šis gājiens, šī kustība ir tagad apstājusies un sāk iet uz otro pusi. Un kamēr viņi bija spēkā, kas notikās, bija, kad vairāk nauda iegāja tirgos, valuācijas izstiepās, bet izaugsmes tempi arī bija diezgan lieli. Un tagad, kad mēs redzam, ka lielākās kompānijas pasaulē, ka viņiem ir grūtības pacelt savu saucamo top line, mainīt savu apgrozījumu, bet joprojām tirgojās par ļoti dāsnām valuācijām, ir tikai loģiski sagaidīt, ka tās valuācijas arī sāks sarūkt. Un, kad tas notiksies, ņemot vērā to īpatsvaru, kas ir vislielākos indeksos no šīm lielām tehnoloģijas kompānijām, ja tās valuācijas regresēsies uz kaut ko vēsturiski vidēju, tas varētu būt diezgan liels trieciens indeksiem kā tādiem. Toties, pašā laikā ir citi sektori, kas ir bijis aizmirsts, pamest, ignorēt, kuriem atkal, pēc kuriem tas business case, ejot uz priekšu, izskatās tīri interesantāks. Un kam ir iespēja paudzināt savu apgrozījumu, kam ir iespēja pievērst vairāk investoru uzmanību. Un mēs runāsim par nozarēm varbūt mazliet vēlāk, bet es varētu teikt tā, ka ar indeksiem es varu saredzēt tādu situāciju, kur S&P indeks ir pa nulēm ar diezgan lielām svārstībām, bet tajā sastāvā kā tādā ir ļoti liela atšķirība, kāds ir ienesīgums no šī punkta ejot uz priekšnākamos 2-3 gadus, balstoties uz tās nozars vai uz atsevišķās kompānijas veiksmes. Un inflācija ir uz palikšanu vai kā tu sagaidi, kā tu redzi? Atkal mēs vienmēr runājam par tempiem, vai pieaugs vai nepieaugs tempi, bet man tā galvenā tā jautājuma doma ir, vai mēs fiks atgriezīsimies atpakaļ pie tā, kas bija iepriekš, kur mēs knapi pie 2 nevarējām tikt, vai drīzāk mēs kaut ko vairāk? Daļa no tā pārmaiņām, kas būs turpmāk pasaulē, ir tas, ka mēs tagad esam tajā otrā pusē. Agrāk, ja bija cīņas ar deflāciju, tagad būs tā, ka es nezinu, kur nosēdīsies tā ikgadējā inflācija, bet, manuprāt, tas būs augstāk nekā 2%, kas ir, ko visas centrālās bankas runā. Kāpēc?
kāds izvēlēs 2%, kāds cits teica, skan labi. Bet nopietni, tur nebija tā, kad šo baigi izpētīja. Kāds vienkārši uzrakstīja kaut kādu white paper un viss 2%, izklausās diezgan prātīgi, daram tā. Un tagad tas ir kļūst par, kā ierakstīts finanšu bībelē, kad jābūt 2%. Un kā investors, tai jābūt ļoti skeptiskam no šādām lietām, kur kaut kas ir izgudrots un kas ir tagad tā kā, kad Dievs to pateica, jā, bet neviens īsti neatcerās, kurā brīdī viņš to pateica un kāpēc un kādā kontekstā. So tev kā investoram vienmēr jāsās tam lietām, kas mūsuprāt ir iekalts akmenī, kam tiešām tām nevajadzētu būt un tiešām pēc būtības nav. Jā. Un tad līdz ar to es domāju, kad inflācija tagad tas pūčs ir tā kā, parādījies un inflācija turpmāk būs augstāk nekā 2% un būs tāda uzliesmojuma, kas būs vēl augstāk nekā tie 3 vai 4, kas varētu būt tā bāzējot uz priekšu. Attiecīgi arī procentu likmes, vai ne? Kāds? Attiecīgi arī procentu likmes. Nē, tā kā es varu teikt vienalga, ko es vēlos, bet ja centrālās bankas izdomās darīt kaut ko pavisam stulbu, jā, tad tā kā, man būs jārēģē, jā. Un viena lieta, kas man kaitina kā investors, ir tas, ka tā kā, kā centrālās bankas ir rīkojušās, kad visu laiku viņi pumpē brīvo naudu, un tad brīnās, ka parādās inflācija. Un tagad viņi uzliek savu tā kā supervaroņu tā kā apģērbs un saka, mēs nākam palīgā ar augstākām likmēm. Un manuprāt, tas ir bijis totāls absurds, un es nedomāju, ka vēsture būs ļoti klaimojoši pret mūsu esošiem centrāliem bankieriem. Un es līdz ar to ceru, kad viņi cenšas būt mērenāk nekā hākieši. Teiksim tā, ko mēs redzējām pagājušajā gadā, ir, kad centrālās bankas, ja viņi vēlās rīkoties pavirši, viņi to var darīt, investoriem tas var izraisīt negatīvas sekas. Bet ejot uz priekšu, viņi nevar tā mūžīgi rīkoties. Mēs aizmirstam to, ka Amerikā ir ļoti spēcīga un dinamiska politiskā vide, kur ir cikli katrs 2 gadus. Jā. Kas nozīmē, kad pēc iepriekšējām vēlēšanām paņem kādu pauzīt, 3 mēnešu pauzīt, tad sāk gudrot, kas būs uz nākamo ciklu. Jā. Un līdz ar to, kad Amerikas ir pagājuši tie 3 mēneši. Jā. Tagad ir pagājuši tie 3 mēneši, jā, un kad Amerikas tie pilsoņi sāk saprast, cik daudz naudu Fed tagad zaudē, dēļ tam, kad Fed pats ir pacēlis likmes, daudziem cilvēkiem būs daudz jautājumu. Un plus, ja viņi izjutīs to, ka viņiem ir augstāks likmes uz saviem kredītiem, tā tālāk, un ka dzīve ir grūtāk, tad viņi vēl skaļāk jautās tos jautājumus. Tātad līdz ar to centrālās bankas var teikt, ko viņas vēlās pašlaik, bet viņas ir vienmēr zem politiskās kontrolas. Un ja tie politiskie vēji mainās, tad tās centrālās bankas var arī mainīt savu politiku, un to arī jāatcerās. Jā, nomainīsies atkal tas mērķis, bet iemesls, kam viņi strādāja, ja iepriekš bija cenu stabilitāte, tad pievienoja klāt bezdarbu, jā, vai otrādāk, un klimata mērķis pieliek klāt. Kam vienīgais mērķis bija cenu stabilitāte, un kad būtu diezgan normāli bezdarba līmeņi, jā. Viņa vienīgais mērķis bija cenu stabilitāte. Kas notikās? Anti-cenu stabilitāte. Un tagad mums viņiem ir jāuzticās, lai viņi varētu atkal lietas ievest kārtībā. Es nezinu, es esmu ļoti skeptisks kā investors, un mudinu arī Latvijas investoriem būt ļoti skeptiskiem. Jā, un tad... Bet jā, kāpēc es to visu jautāju? Es mēģinu aiztēvēt uz to, ka augstāka inflācija, augstāks procentu likmes, jā, lai censtos to inflāciju apkarot, bet viss kaut kas var mainīties, vai ne? Es pateikšu vienu lietu. Ir, pat bija viens pētījums, kad ņemot vērā, kad mēs aizmirstam, cik turīga ir Rietuma Eiropa un cik viņiem ir liela tā kapitāla bāze. Un arī cik vec ir tā demogrāfika. Un tur ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ļoti turīgi, kas ir vienkārši bijuši kaut kādi, es nezinu, ārsti vai strādāja kādā fabrikā, kam ir sakrāts liels kapitāls, ar ko viņi negrib baigi riskēt, jo Eiropā pārsvarā nav tāda riskēšanas kultūra, kas saistās ar investīcijām. Un cilvēki ir diezgan pasīvi investējuši ļoti konservatīvi. Un tagad viņi var ieguldīt savu naudu bez riska valsts vērtspapīros un pelnīt 4%. Līdz ar to, no vienas puses tie, kas ir tie taupītāji, jā, viņiem ir tagad lielāks ienesīgums nekā jebkad iepriekš. Tas nozīmē, ko? Viņiem ir vairāk naudas kabatās, lai tērēt. Vai tas samazinās inflāciju? Nezinu, bet tā neizklausās. Un faktiski ir rādīts, ka no šī punkta faktiski būs lielāki ienākumi dēļ tām augstākām likmēm šiem investoriem. No otras puses ir tā, ka dēļ tam, kad ir augsta inflācija, ir arī jāceļ algas ārotbiedrībām Eiropā. So tie, kas ir jau pensijā,
pelnīs vairāk no savām investīcijām, no garantētiem procentiem, un tie, kas strādā ikdienas darbā ārotbiedrībās, viņiem arī cels algas. Vai tas samazinās inflāciju? Diez vai. Jā. Un tad akcija kopējā, mēs tad nezinu, kopējā akcija indeksa līmeņas, tu iepriekš pateici to, ka sagaida diezgan liela svārstīguma, varētu būt visādi brīnumi pa vidu. Jā, mēs neesam pasīvie investori. Jā. Tā kā es skatos, ko tirgi dara, protams, ikdienā es nevaru izvairīties, bet mēs skatāmies uz atsevišķām kompānijām. Es nezinu, tā kā, kurš pamužās no rīta un saka, es vēlos būt viduvējs. Jā, un labākā gadījumā tas, ko tu dabūs kā pasīvais investors. Tas vienkārši tas nav manās asinīs. Ja tu tā vēlies darīt, tad cepur nost, aiziet, bet es nepamožos no rīta un teikt, es būtu viduvējs. Es sitīšu nost, lai nebūtu viduvējs. Un mūsu klienti to novērtē, un tāpēc mums ir arī būs biznesa. Un recesija bija jau vai būs? Kalas? Recesija bija jau vai vēl būs? Bija jau, ko nosauc kā tehniskā recesija bija, tā kā tur 22. gada pirmā pusē. Bet ko nozīmē recesija? Tā kā tie cipari ir tik daudz staigājuši, jā? Un tur ir tik daudz tie tā kā quarterly adjustments, bet kas arī saistās ar to naudas ieplūdu, un tur bija dažs ceturkšņi, kur tā izaugsme bija milzīga, jā, kas kompensēja par tiem milzīgiem kritieniem. Līdz ar to mēs neesam tādā stadijā, kad viss ir labi, ups, sākās recesija. Tā kā mēs esam mazliet pieraduši tai volatilitātei, ka tie cipari baigi staigā. Un tas ir tehniskā, un arī tā arī bija tehniskā recesija, kad divas ceturkšņas no vietas bija negatīva izaugsme, bet pēc tam vairāk par to kompensēja, un mēs turpinām augt. Jā, Amerikā tā bija, un Eiropā tas arī turpinājās. Tas, ka tā kā, divos ceturkšņos no vietas ir negatīva izaugsme, tas nav kaut kas tāds, par ko es zaudēju miegu naktīs. Bet pēc visa iepriekšējā, ko mēs runājam, tur augstāka inflācija, procentu likmes, vēl kaut kas uz priekšu gaidām kaut kādā brīdī. Man tā doma ir tāda, kāpēc mans tas scenārijs tāds, ka turpinoties labiem datiem, visticamāk, procentu likmes turpinās būt augstākas ilgāku laiku un varbūt vēl augstākas, viņas būs jāceļ, lai to inflāciju bremzētu, un tad agrāk vai vēlāk tas nonāks pie kaut kāda. Jā, tā lieta ir tāda, ka mēs dzīvojam ļoti neprastos laikos. Mums vairs nav saucamais yield curve. Jā, tā kā it's not a curve. Mēs savā pēdējā ceturkšņā aprakstā to minējam, ka tu zēģilē, un tu vienkārši ej pa taisno vējā, un ka tev tā būra vienkārši tā kā ir bezvējā. Jā, tā kā, un tā arī izskatās tas yield curve. Un tad, kas var notikties? Vairāk vai lai viņš atgūtu savu formu, jā, vai īsām likmēm ir jākrīt. Un diez vai Fed to darīs, ņemot vērā to politiku un tas, kad viņi ir pat cēluši un tagad apgriezties un strauji atkal samazināt, tas būtu pēdējais absurds. Jā. Un, manuprāt, kas netiek pareizi novērtēts tirgos pašlaik, ir tā varbūtība, kad kā tā forma atgūsies, ir tas, ka tas garais gals celsies. Un, manuprāt, investori nav tam pozicionēti. Un manuprāt, tas ir būtisks risks. Jo, ja tu esi saucamā klasiskā 60-40 portfolio, jā, un ja tajā 60% daļā, kas ir akcijas, tur pārsvarā tehnoloģijas akcijas, kas ir long duration assets, jā, un ja otrā galā obligācijās ir garas obligācijas, arī long duration assets, ja tālais gals celsies, viņi apdabūs pa purnu. Un ja tu sēdi pasīvā stratēģijā un domā, ka viss būs kārtībā, man tev ir diezgan sliktas ziņas. Jā. Paldies. Paldies par sliktām ziņām. Tas tikai mans viedoklis. Jā, bet labi, es varbūt pārvirzīsimies pie tām iespējām, jo es zinu, ka iespējas šobrīd ir diezgan daudz, un pagājušajā gadā arī mūsu investoru festivālā tu mums sniedz prezentāciju ar nosaukumu, kā pelnīt no enerģētikas krīzes, vai kaut kas kopš tā brīža ir mainījies, vai tās iespējas ir izsmēlušās, vai viņas ir kļuvušas vēl lielākas, kā tu to skaties šobrīd, un varbūt var ieskicēt vēlreiz tās pamatēzes, kas bija no šīs prezentācijas. Jā, labi doma. Pamatēzes bija tas, ka nav bijis pietiekami kapitāls ieguldīts resursos, sektoros, kas mums ir nepieciešams priekš mūsu dzīves labklājības. Viennozīmīgi enerģētika, un materiāli. Mēs esam situācijā, kur nav bijis ieguldīts naftas un dabasgāzes iegādē, dēļ tam, ka jau mums šī tipa no enerģētikas nebūs vajadzīgs, jo mums būs zaļā enerģija. Ja? Bet mēs neesam īsti ieguldījuši zaļā enerģijā. Bet mēs arī joprojām neieguldam nepieciešamo kapitālu naftā un dabasgāzē. Tad, ko mēs vispār darām?
Un mēs dzīvojam vienā pasaulē, kad mēs esam pieraduši piespiest pogu un pēc pusstundas dabūt burgeru pie durvīm. Un šajās industrijās tās lietas nenotiekās tik ātri. Mēs visi esam apurti par jaunāko degunradzi, kas parādījās, unicorn. Vienradzi, jā. Vienradzi, degunradzi, jā, watch out for the degunradzi. Mēs esam pieraduši tiem vienražiem, jā, kas veidojās 2 gadu laikā. Nu, man tev ir ziņas, ja viens degunradzi vienradzi var veidoties 2 gadu laikā, tad nākamais, ka viņa apsteigs, veidosies 18 mēnešu laikā. Ja? Jo tā tehnoloģija tik strauji attīstās. Un ja mēs balstam mūsu investīcijas tēzi uz kaut ko tādu burvīgu un kas ir balstīts uz nākotnes veiksmi, kas ir digitāls, tas, ka tā digitāla pasaule tik ātri darbojās, ja? Nozīmē, ka tu nevari īsti prognozēt, cik šī kompānija pelnīs nākamos 10 gados, jo tā tehnoloģija var tik ātri mainīties, ka viņiem vairs vispār nebūs biznesa. Jā. Un mēs mazliet par to aizmirsām, ka tā veiksme tajos sektoros tikai rāda uz to, ka tie, kas viņus apgāzīs, būs vēl ātrāk un veiksmīgāk. Un līdz ar to tu nevari sēdēt un gaidīt uz kaut kādu discounted cash flow modelu, jo tas nekad nerealizēsies. Toties, ja tas puika, kas sēž savā mammas pagrabā, kas varētu programmēt to jauno software, kas nogāzīs nākamo Shopify vai kaut ko tādu, ja viņš sāks rakt savā mammas pagrabā, viņš nedabūs varu. Jā? Un, lai ieguldītu šajās industrijās, lai būvētu jaunu varu raktuvu, tas prasa 10 gadus un miljardus kapitāla. Un kamēr varēja pelnīt vieglu naudu, ieguldot pasīvi, pelnīt vieglu naudu tehnoloģijas nozarē, tā kā ātri kaut ko nopelnīt un tā tālāk, tad daudz tās industrijas, kas bija grūtas, nelikās pārāk pievilcīgas investoriem. Un tur ir sava loģika tajā lietā. Jā. Bet tagad, kas ir noticies, ir tās aizmirstās nozars, tagad viņiem būs savs laiks atriepties, jo tās kompānijas, kas ir ieguldījuši, tagad būs tajā noteicēja pozīcijā. Un, teiksim tā, politiķi jau ir apstiprinājuši, ka viņi tērēs triljonus ar T par infrastruktūru, zaļo infrastruktūru nākamos 10-30 gados. Ir kā triljons gadā ir prognozēts. Jā, bet neviens to neteica tam varu kompānijām, kas ir tam visam pamatā. Jā. Mēs uzskatām, ka ieguldot naftas kompānijās, ir sevišķi tām, kam ir visaugstākie standarti sociālie un arī vides standarti, ir milzīga iespēja dotajā brīdī joprojām, jo tās kompānijas ļoti labi pelna. Viņas joprojām ir salīdzinoši maz daļa no lieliem indeksiem. Un, ja runa par varu, tad viņi vispārīgi nav lielā investoras redzes lokā. Vienīgā varu kompānija, kas ir S&P 500 indeksā, ir Freeport-McMoRan, kam ir 0,18% īpatsvars. Tas ir rounding error. Ja tas aizies uz 1%, it's a 5-bagger. Mēs skatāmies, ka tur ir tāds iespējas, kas vienkārši, ja tu esi pacietīgs un atrod interesants kompānijas šajās nozarēs, kas būs pieprasīts, tad tuvākā laikā tā piegāde nespēsies turēties līdz un tā cena lidos. Tātad tas ir izēvielu segments vai sektors. Jā, laikam nebūs pareizi teikt, bet pa lielam izēvielas. Jā, tad no vienas puses tā varētu būt nafta, gāze. Jā. Tajās sektoros, kur prasa daudz laika, lai kaut ko plānot, dabūt tos materiālus, lai to uzbūvētu, dabūt tās atļaujas to uzbūvēt, dabūt to kapitālu, lai to uzbūvētu, dabūt to pacietīgo kapitālu, kas saprot, ka viņi tikai sāks dabūt kaut kādu atdevi pēc 5 gadiem. Viss šīs lietas ir komplicētas un prasa laiku. Un tagad, kas ir noticies Amerikā ar Inflation Reduction Act, amerikāņi ir apsteiguši eiropiešus. Visu laiku eiropieši varēja runāt skaisti, mēs esam par zaļo vidi un tā tālāk. Viņi neko neizdarīja. Viņi solīja naudu, amerikāņi vienkārši tagad mēs darām un aiziet. Un man būs interesanti redzēt, kā eiropieši uz to rēģēs un ja mēs sāksim kaut ko konkrēti darīt. Un ja tas notiksies, mīļie draugi, kad es sāku savu karjeru Kanādā, bija lieli varu inventāri, Ķīna sāka būt lielākais pircējs pasaulē, varu cenas izaugrējas 4. Viņi bija vienīgie lielie pircēji. Tagad mums ir minimāli varu inventāri. Ķīna ir pircējs, Amerika ir pircējs, Eiropa būs pircējs, Japāna. Jā, secināt, ko jūs vēlaties. Un tuvākā piegāde būs pēc 10 gadiem. Jā, jaunās vietas, vai ne? Mums vajag, ja šodien mēs nākamos 30 gados, mums būs nepieciešams tikpat daudz varu, kā cilvēks ir lietojusi kopš cilvēks sākuma. Un tas nozīmē, mums vajag vismaz lielāko ekvivalentu no lielākās raktuvas pasaulē atvērt katru gadu.
uz nākamajiem vismaz 10 gadiem, lai vienkārši turēties līdz pieprasījumam, kas ir prognozēts balstoties uz zaļo enerģētikas plāniem. Jā, un par varu domājot, jūs pieejams ir, vara iegūst kompānijas, vai nevis tur vara futuri vai... Jā, mēs ar future mēs nespēlējamies, jo tā ir future spēlēšanās. Jā, tā kā tu nevari pirkt un turēt future. Jā, tā kā tur jābūt timings pārsvarā, tie, kas spēlēs ar futuriem, spēlē ar kaut kādu plecu. Tā mēs esam investori, mēs nespēlējamies, un mēs sevišķi nespēlējamies ar mūsu klientu naudas. Jā? Mēs ieguldām mūsu klientu naudas. Līdz ar to, ja es varu pirkt vienu varu kompāniju, un man ir diezgan skaidrs tā scenārija, iet uz priekšu, ka ja varu cenas celsies 50%, šī kompānija ne tikai vairāk pelnīs, bet kad sapratīs, ka nav daudz kompānijas, kas spēj piegādāt šo preci, kas visiem ir vajadzīgs, tad arī tie reizinātāji celsies. Jā? Līdz ar to, ja tā kompānija kļūst 4 reizes vairāk pelnoša ar augstākām varu cenām, un tie reizinātāji dubultojās, tas ir reiz 8. Jā? Un tas nebūs rītā, vai ne, bet tas varētu būt šajā ciklā. Un tas notikās iepriekšējā ciklā. Un tas var atkārtoties. Un tas ir balstīts uz ļoti vienkāršu matemātiku un uz balstīts uz vissvarīgāko likumu ekonomikā - piegāde un pieprasījums. Un tur nav nekāda fantāzija, tur nav kaut kas, kas, ja šis notiktos un tā tālāk. Šis ir tas, kas mums ir vajadzīgs, kas būtu prātīgākais solis, un ja tā varbūtība ir lielāka nekā jā, nekā nē, tad kaut kur par vidu mēs ļoti labi nopelnīsim. Bet tas prasa pacietību un to izdomu un arī to saprašanu, ka tā ir bijis iepriekš. Mēs esam to aizmirsuši, bet mēs esam to sagaidīt nākotnē. Un šajā konkrētajā jomā, piemēram, mēs runājam par tiem pašiem vara ieguvējiem, un tur, piemēram, izmantot kādu ETF vai, pieņemsim, atsevišķu kompāniju vai enerģētikas ar tur ETF. Jā, par ETFs ir tāds CAPEX, kas arī tirkojās eiro. Kur ir vairākas varu ieguvas kompānijas, jo tās lielākās dabas resursu kompānijas pārsvarā lielākoties ienākumi nāk no dzelza. Un līdz ar to tur nav daudz kompānijas, kas tieši pelna lielākoties savu apgrozījumu no vara. Un tad līdz ar to tā var būt diezgan liela atšķirība. Un tātad, jā, tas CAPEX, kas ir, laikam, Copper Miners ETF, Tas ir labs variants, kur tā vienkārši, lai sākt, un tad no turienes, lai būtu labam investoram, tev jābūt zinkārīgam. Jā, tu nevari vienkārši piespiest pogu, un tagad viss būs labi. Jā, tev jābūt zinkārīgam. Un no tām kompānijām, kas ir tajā indeksā, dažas būs labākas nekā citas. Un paskaties uz to sastāvu, izgudrot, kurai kompānijai, kurā scenārijā varētu labāk iet. Tām lielām kompānijām visticamāk ies labi, ja tās cenas vienkārši turās relatīvi augstos līmeņos, bet tām mazām kompānijām varētu iet daudzreiz labāk, ja cenas celsies, jo tad viņiem ir lielāka varbūtība, ka viņu plāni vai projekti varētu realizēties. Tātad esat zinkārīgi. Jā, un ja būtu jāmeklē kaut kāds arguments, kas būtu tā lieta, kas nojaukt šo visu, kam ir jānotiek, vai kas būtu scenārijs, kurā šis viss nestrādā? Ja mēs izdomājam, ka mēs gribam dzīvot tā kā, alu cilvēku laikmetā, nopietni, bet mēs esam tā izvēlējušies tā kā iepriekš, tā kā, ja mēs sāksim ar viens otru karot un tā tālāk, mēs esam, cilvēcei ir diemžēl, tā kā, liela tendence vienkārši lietas demolēt, kad nevajag. Ja mēs skatāmies uz Pirmo pasaules karu, Eiropai piederēja pasauli un izdomāja savā starpā cīnīties. Tā kā ir bijis vienmēr tās lietas, kas vienkārši liekas ārprāts, kas ir notikušās vēsturē. Bet, ja tas notiktos, tad es teiktu, ka tā lielākā problēma nav tā pozīcija tā kā Copper Miners. Jā, tā kā tas liecina, ka kaut kas vēl lielāks ir noticies. Un tā ir vēl viena lieta, ko smudināt investoriem, ir skatīties uz lietas būtību. Tā kā, kas ir tavi riski? Saprot, kas ir tavi riski, jo tu nevari ieguldīt bez riskiem. Tur nav tāda lieta, jā. Un saprast, kas ir tavi riski, un par to pašu riska līmeni, vai tev var būt lielāka atdeve citā lietā. Jā? Ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tavi riski, ko tas nozīmē, un tad skatīties, ja kaut kas cits tev dod lielāku atdevi, vai pat, to saucamo upside convexity, jā, nekā tos, ja tu jau uzņemies to risku, kur tu vari vēl vairāk nopelnīt ar tiem pašiem riskiem. Un tad, kad tu sāc skatīties lietām tādā veidā, tad tev atverās pavisam cita pasaule. Jā. Un
Un varbūt vēl ir kādas, es zinu, tas varš ir, protams, viena no tēmām, kas ir tieši elektrifikācija, ja viss, kas saistās ar zaļo enerģiju. Jā. Varbūt ir vēl kāda tur, litijs kādu brīdi bija ļoti karsts, kaut kā pirmajā fonā viss kaut kur gāja, bet pēc tam varš tā cilvēkiem varbūt mazāk aizmugurē bija. Varbūt vēl kāda ir tur kobalts vai vēl kaut kas ļoti interesants liekas. Jā, kobaltam bija savs tāds spēcīgs gājiens pirms vairākiem gadiem, tad viņš atkal nokrita. Tagad arī tās cenas ir relatīvi zemes. Litijam pēdējā laikā ir bijis ļoti stipra cena kustība, bet ilgu laiku neko nedarīja. Kaut kā viss saredzēja, ka būs pieprasījums. Un tā ir tā lieta, tu skaties, pagaidi, kāpēc viņš nekustās, un tad vienā brīdī tu beidz skatīties, un tu pasies vēlreiz, un kas notikās, jā, bet kas ir arī jāsaprot, ir, lai mēs sāktu izmantot vienu tehnoloģiju, mēs to darām tikai, ka viņas kļūst lētāk, ne ka viņas kļūst dārgāk. Un tad līdz ar to, ja litija cenas baigi celsies, būs lielāka motivācija, lai cilvēki sāk izmantot vēl vairāk no savas izdomas, lai mēģinātu atrast veidu, kā samazināt litiju lietošanu vai to izmainīt pret kaut ko citu. Un kāpēc man patīk varš šajā elektrifikācijas dinamikā, ir, ka tur ir tikai 2 metāli, kas var atvietot varu. Viens ir sudrabs, un pagaidām varu cenas ir krietni mazāks nekā sudraba cenas, kā jūs visi zināt. Un otrais ir alumīnijas. Bet kas ir alumīnijas? Alumīnijas ir faktiski fiziskā elektrība. Un ja elektrības cenas ir dārgas, tad diez vai alumīnijas būs lētāks nekā varš tajā kontekstā, lai atvietot visus vadus un nepieciešamos kabeļus un tā tālāk. Jā, tad... Jau kaut ko tu teiksim, tad es varu atļauties kaut kādu rezumējumu īso, ja tad ir interesanti ir sektori, tur, kur ir izēvielas ilgi dārgi iegūt, un tur, kur maz kapitāls ir ieguldīts, un ja mēs kaut kāds konkrētāks minūtu, varbūt enerģētika, varš, ja, kaut kādas šādas interesantās jomas, un savukārt tās, kuras, tu neizvēlētos arī investīcijām, varbūt ir kādi sektori, kas, pilnīgi garām šobrīd, vai tu tāpatās vienalga, ka tas ir neinteresants sektors, bet tas kompānijas līmenis skatītos. Jā, es teikšu vēl vienu pēdējo lietu par enerģētiku. Enerģētika ir mūsu civilizācijas pamatā. Ja mēs skatāmies uz ChatGPT, interesanta tehnoloģija, par ko visi runā, tā tālāk, lai veikt vienu meklējumu, ChatGPT tas izmanto 10 reizes vairāk enerģiju nekā tipiskais Google search. So katru lietu, ko mēs darām, tas prasa enerģiju. Tad mēs aizmirstam par to domāt vai to plānot. Un tad līdz ar to, tā enerģija ir nepieciešams visam, bet ir arī cits lietas, kas ir interesants, bet tur rūpīgāk jāizvērtē. Es izvairītos no lietām, kas visiem likās kā laba ideja. Un ir sevišķi tādas lietas, kur tu zini, ka kāds nav investējis un vienkārši ir kaut ko lasījis, vai ir skatījies uz to grafiku un teicis, ko es redzu, ka šī grafika ir gājusi uz augstu. Līdz ar to tas nozīmē, ka šī ir laba ideja. Jā? Es esmu skeptisks. Kāpēc vienai kompānijai ir liels reizinātājs? Kāpēc vienai kompānijai ir mazs reizinātājs? Kāda izdoma ir nepieciešama, lai saprastu, kā šī kompānija var dubultoties savā vērtībā vai sarūt savā vērtībā? No ko izvairīties? Izvairies no tādām lietām, ko tu pats nesaproti. Tev vajadzētu, tu esi investors, tev ir iespēja izvēlēties jebkuru kompāniju pasaulē, kurā ieguldīt savu kapitālu. Jā? Es pats savīgi domāju, es pasties uz lietām kritiski. Nevis tikai Tesla jāsaka, kad augšā vēl ejam. Jā, bet ja tu nopelnīji naudas Tesla, lai Dievs tev svētī, ja tu nopelnīji naudas Bitcoin, lai Dievs tev super, es tev apsveicu, jā, bet man labākais bija tas, kad cilvēki bija tas viens spēle ar kripto, kad apgriez vienkārši to grafiku otrādi un tur skatījās kā tehniskie analītiķi, jā, vai šis ir bullish vai bearish, jā. Un tā kā vienalgi apgriez apkārt vai otrādi, jā, bullish, tā. Es skeptis savā domāšanā, tu neesi vienam neko parādā, tev nav jāklaus katru cilvēku, ieskaitot mani. Tu rūpies par savu labklājību, par savu ģimeni, un ja tev nav daudz kapitāls, tad tavs laiks ir vērtīgs, un izmanto savu laiku, lai iedzināties gan industrijās, gan atsevišķās kompānijās. Es man atbildēju uz nākamo jautājumu, ko es gribēju tā jautāt, par to, kur individuālam investoram uzmanīties un kam pievērst uzmanību, bet tu jau viss pateici, jābūt zinkārīgam vienkārši pašam interesēties un uzņemties atbildībā, ne par savu naudu. Jā, un tu vari kļūdīties, jo tur var būt tā, un daudzreiz tā jāsās uz rādītājiem, un teiksim tā, manā pieredzē ir bijis vairākas reizes, kad skaties uz kompāniju, un 19 no 20 rādītājiem izskatās tīri ok, jā, so tā kā, 95% super kompānija, bet ir tie 5%, kas viss sačakrē. Un es tev teikšu godīgi, tās reizes, kad tu pelnīsi vairāk naudu, ir, kad tu atrod kompāniju, kam tikai ir 5%
viens no 20 variantiem ir kā pozitīvs, un 19 ir negatīvi. Kāpēc? Jo tie otrie 19 var kļūt labāki. Ja viss jau ir uz 100%, kas tev sagaida? Mazāk nekā 100%. Šeit nav bonus punkti tirgos. Tev ir tikai, un ja viss liekas super labi, tad skaties uz to, kas varētu būt aiziet greizi. Ja viss ir slikti, tad pasies uz to, kas varētu būt pozitīvi. Un vienkārši skatoties no otrās puses, tev nav jābūt vienmēr contrarian. Tur nav godalgs par to, ka tu biji contrarian visu savu mūžu. Kad reizēm, kas tev jādara? Tev jāatrod lietas, par ko cilvēki klūp sev pāri nopirkt. Pēc tam, kad jūs jau nopirts, un es biju mazliet pacietīgs, jo es jums brīdināšu, nav tā, tu kaut ko nopērts, un viss tagad nākamā dienā saprot, ka tu esi ģēnijs, un viss teiksies pirkt, Tagad tev jānopelna Buffetta status. Un Buffets pats ir pelnījis visvairāk naudu, darot tieši otrādi no tā, ko viņš visiem tikai sprediķo. So, atkal, viņš pats ir kritisks par savu skatu uz pasaules. Viņš saka, viņam ir bijis reiz 5 gados kāda reāli laba ideja, un es nedomāju, ka tas ir pārspīlējums, bet viņš ir bijis pacietīgs un viņš ir ļāvis, lai šīs idejas realizējās. Bet viņš bija balstīts uz tādiem pamatiem, kur viņš saprata, ka ir kaut kāds trends, kas ir pietiekami spēcīgs, ka viņš var nopirkt, neuztraukties, izmantot kaut kādas atlaides, lai piepirkt klāt, un kad tas īstenosies, viņš pat var piepirkt klāt, jo viņš redz, ka tā tēze beidzot iedarbinājusies. Un es lasīju nesen, kad bija runa par Druckenmiller, kas, manuprāt, ir viens no elkiem un greatest of all time, the GOAT. Un viņš, protams, strādāja ar George Soros. Un viņam ir cits stils. Druckenmiller vairāk atrada veids, kā interesants veids, kas bija tāda eleganta veids, kā izspēlēt tēzes, un Soros bija tas, kas vienkārši teica, kā tagad ar pilnu bāku. Vai tagad stop. Un viņa bija tāda tēze, kad jens stiprināsies pret dolāru un kad bija tas Plaza Accord, kad izdomāja, ka dolārs ir par daudz dārgs, un tad līdz ar to citām valūtām. Viņi darīs visu, ko varēja, lai citas valūtas celtos relatīvi dolāram, un viņam jau bija liela ekspozīcija uz jenu, un Soros fondā, kad bija tās ziņas, kad jens bija plus 8%, tajā nākamā dienā pēc šo Plaza Accord, viņi domāja, ka tagad mēs vienkārši fiksējam peļņu un aiziet, un Soros ko jūs darat, pērkat vēl. Jo tas bija rādītājs, ka tagad mūsu tēze ir īstenojusies, un tagad tikai sākās. Un es godīgi sakot, es sagaidu tādu dinamiku ar varu un ar enerģētiku. Un ja mums ir bijis buy the dip, lielos tirgos, pasīvos indeksos, buy the dip and the Fed put, es saskatu, ka uz priekšu tur varētu būt copper put un oil put. Jo tās ir lietas, ko nevar ražot dēļ tā, ko kāds centrāla bankieris ir teicis presē. Un šīs ir dinamikas, kur mēs vairāk redzēsim, kad vairāk spēks ies prom no bankieriem un vairāk tajās konkrētās industrijās, kas spēj ražot šīs preces, kas visiem būs nepieciešams, un kur politiķi jau solījuši daudz naudu, lai īstenot jaunas tehnoloģijas un infrastruktūru. Varbūt tev ir kāds, pārsteigums vai kaut kas tāds, kas ir galīgi interesants out of the field, kas šobrīd varētu būt, var nesaukt kādu konkrētu uzņēmumu, bet kaut kas, kas varbūt cilvēkiem vispār šobrīd nav redzeslokā, ko tu redzi šeit Latvijā, piemēram. Var arī globāli varbūt nav redzeslokā, Kaut kāds pārsteigums. Jā, tas ir labs jautājums. Es nezinu, es neminēšu, es vienmēr, man patīk tādas special situations, kur ir kompānijas, kur, manuprāt, cilvēki nepievērš uzmanību, un tas, ka nepievērš uzmanību, nozīmē, ka ir ļoti interesanti iespēja, bet es nezinu, kad sāks pievērst to uzmanību. Tātad līdz ar to, es nevaru minēt nevienu šīm konkrētām kompānijām, jo tas nebūtu godīgi, un es pieļauju, ka es varētu mainīt savu viedokli ļoti ātri, ja kaut kas nesanāk, Bet jā, tur ir vienmēr iespējas, bet vienkārši ir jābūt skeptiskiem un skaties uz tavu iespēju, kā šī kompānija var augt, kas ir nākamais solis. Bet arī es ļoti skeptisks no tām kompānijām, kas saka, mans total addressable market is the transportation market. Kad Uber sāk kotēties, mūsu total addressable market is transport. It's like, nopietni, come on. Bet skaties uz kompānijām, kas ir interesants, kur tas biznes ir saprotams. Bet esat vienmēr skaties uz tām jaunām lietām, kas attīstās. Tur fascinējošas tehnoloģijas notiekās. Un agrāk bija tā, ka pirms 120 gadiem lielākā daļa no indeksa Amerikā bija dzelzceļa kompānijas. Kāpēc? Jo dzelzceļa kompānijas ļāva no visiem tiem dārgumiem no Amerikas vidienas, lai viņi varētu nokļūt uz New York un tikt eksportēt un tā tālāk. Tad pirms 30-40 gadiem bija sākās ar
ar sakariem, ar internetu, ar telekomunikāciju un tā tālāk, kad atkal šis transports, kas veicināja idejas apmaiņu un tā tālāk. Un tagad mēs esam tajā posmā, kur mēs pietiekami labi varam analizēt savus ķermeņus un tās kustības, kad nākamā revolūcija būs biotehnoloģijā. Bet tā problēma ir tāda, ka tā nozara ir tik komplicēta, kad ir grūti vienkārši teikt, ka, oh, this looks good, I think I'll buy it. Jā, nu tā kā tev ir, tajā ziņā es nezinu, kā tas attīstīsies, jo tev jābūt ļoti augsts līmenis speciālistam, lai saprast, kuras kompānijas būs veiksmīgas. Un tas nozīmē to, ka diez vai daudz tā spekulatīvā nauda ieies atsevišķās akcijās, un ja tas notiksies, tā kā es nezinu pat, ja tā ir laba lieta. Bet es domāju, ka nākamais booms, kas varētu būt kaut kāds tāds burbulis varētu būt biotehnoloģijā, bet mēs vēl neesam, vēl tur neesam. Kāds skaties uz atomu, elektroenerģiju, urāns? Jā, tas viss prasīs laiku, jā. Tā kā, tur varētu būt ar fizisko urānu, tur varētu būt atkal piegādes pieprasījuma dinamika, kas veicinātu cenu izaugsmu, bet pirkt kaut kādu uranium junior miner nav prātīgi, jo tur ir divas kompānijas, kas var piegādāt visu to urānu, kas mums ir nepieciešams pasaulē. Jā. Pat viss tā kā sauļainākā variantā, jā, kā Atomprom un Cameco. Līdz ar to, ja Cameco atvērs vienu no tām raktuvēm, ko viņi ir aizvēruši te zemām cenām, neviens cits urāņu ražotājs nav vajadzīgs izņemot Atomprom. Tā kā, līdz ar to tā ir mazliet maldinoša dinamika, jo es nopelnīju ļoti daudz naudu no šīs dinamikas. Pēdējo reizi, kad mēs runājam par šīm lietām, pirms Fukushima, Kanādā, kad strādāju Kanādā, kad sapratām, ka urāns būs tā kā nākotnes enerģija un tā tālāk. Es jau esmu bijis caur to ciklu visiem tiem naratīviem, visu to tā kā cerību un tā tālāk. Un tajā laikā, jā, tur tās mazās kompānijas lidoja, bet tas, kad cenas ies uz augšu un atkal tās mazās kompānijas lidos, es mazliet skeptisks par to. Bet par to konkrēto materiālu, tad tur varētu būt interesantāk. Jā. Un Baltija, vai Baltija vispār skaties? Vai, mums ir nepieciešama likviditāte. Un tad līdz ar to mēs esam nopirkuši dažus Baltijas uzņēmumus, kur mūsuprāt ir pietiekami dāsni dividendi, kas ir pietiekami droši. Un tad līdz ar to tas ir gandrīz tāds tā kā saucamais bond proxy, ka mēs turam ne ar to, ka mēs ceram uz baigo kapitāla pieaugumu, kaut gan tas varētu notikties, bet kad ir tā regulārā dividenda, ko mēs saņemam un tā. Bet es nekad nevaru zināt, kāda būs man klienta apstākļi. Un tā nauda, ko mēs pārvaldām, dažiem tas ir domāts uz nākamajām, kā es teicu, 3 paudzēm, bet dzīve apstākļi var mainīties. Un ja man kaut ko ir jāpārdod, un ja tas ir diezgan lielā apjomā, tad es gribu spēt to pārdot diezgan ātri, bez tā, kad es demolēju kaut kādas kompānijas akciju cenu. Un viss brīnās, kas ir noticies, un es nedrīkst neko teikt. Jā? Tas nebūtu labi Latvijas akcijas tirgumu, ne saviem klientiem, ne manai reputācijai. Un tad līdz ar to mēs izvairamies. Tur nav tas apgrozījums, kas ir nepieciešams, lai mums būtu liels pozīcijas. Un ja mums nav liels pozīcijas, tad mūsu laiks ir arī dārgs, un mēs nevaram te veltīt pietiekam daudz laika, lai to darītu nopietni. Ja mainītos likviditāte, tad mainītos arī uzskats mazliet, vai ne? Jā, bet atkal tā kā, es esmu valsts patriots, bet tas nenozīmē, ka man obligāti ir jāpērk mūsu valsts akcijas. Un mans mērķis ir lai būtu turīgas ģimenes, kas jutās labi šajā valstī, kas attīstās, kas šeit ir biznesa, bet zina, ka kāds rūpēs par savu naudu un iegūt labākā vietā, kas ir drošāk vai likvīdi. Katram klientam ir savas vajadzības. Bet jā, es labprāt, mums ir investīcijas, es teikšu, ja tu uzņemies Latvijas risku, es nesaprotu, kāpēc tu nepirkt Air Baltica, piemēram. Jā, jo, ja Latvijas valsts ļautu, lai Air Baltica bankrotēt, tad tas nozīmē, ka mēs esam kaut ko izdarījuši tik stulbi savā domāšanā, kad all bets are off. Es negribētu, lai man pieder neviens dzīvoklis Latvijā, neviens biznesa Latvijā, jo tiešām mēs izdomājam, ka ir prātīgi, ka mums dzīvo viens tirans austrumu robežā, atteikties no mūsu nacionālās aviolīnijas, kas ir viens no vieniem uzņēmumiem mūsu kontekstā Baltijas valstīs, kurā Latvija ir reāli topā. Jā. Es pat nezinu, ko tev teikt, jā. Un, ja kāds skatās uz to un saka, šeit ir kāda mazā obligācija, kas maksā diezgan dāsnu procentu, tas joprojām mazāk nekā Air Baltica, kas ir liela emisija. Un, ja mēs ļautu, lai Air Baltica bankrotētu, mēs varam atteikties no kādas attīstības mums finanšu tirgos uz nākamajiem 10 gadiem. Es to garantēju. Un, ja kāds to nezina, tas ļoti labprāt viņam to izstāstīs augstākā līmenī. Ok. Jā. Un nākamais jautājums, ko es tev gribēju pajautāt, bija par vienu jau tu minēji, kas personāžs, kas liekas viens no labākajiem, kas vispār bijis Druckenmillers, varbūt ir vēl kādi, kas
caur gadiem sekojot visu laiku līdzi, varbūt ir vēl kāda var padalīties, ko ir vērts pastudēt, palasīt vairāk. Jā, es ieteiktu sekot The Macro Tourist, ir tāds Kevin Muir, viņam arī podcasts The Market Huddle. Un viņš man atgādina tos gudrākos čaļus, kuriem es strādāju Kanādā, kam bija reāli tāda pieredze, bet viņi bija tāda kā, super gudri, bet viņi nebija tāda lielumāņi. Un vienkārši viņiem interesēja tā spēle, tā intelektuālā dimensija tajā lietā. Bez tā, ka mēģināja sev slavēt vai parādīties visos laikrakstos, tā tālāk, viņi vienkārši darīja savu darbu, mēģināja atrast interesants iespējas. Un so Kevin Muir man atgādina tāds visaugstāko līmeņa profesionāls, ar kuriem viņš arī kanādietis, ar kuriem es strādāju Kanādā. Un tad, ja tu gribi to labāko un arī sliktāko no amerikāņu kapitālismu, ir tāds Harris Kupperman, ko sauc Kuppy, kam ir tāds blogs Adventures in Capitalism, kas ir diezgan duls, bet ir bijis ļoti veiksmīgs investors, un viņam ir savs stils, kas ir pavisam citādāks no daudziem tādiem, vairāk zināmiem investoriem. Un viņš reāli meklēja iespējas, kur viņš var nopelnīt reiz 3, 4, 5 savu naudu, 5 gadu gājienā. Un viņam ir tas diezgan labi paveicies pēdējā laikā. Bet viņš skatās uz atsevišķām kompānijām, nevis uz kādiem indeksiem un tā tālāk. Bet, protams, skatoties uz to lielo bildi, un kad viņš saprot to lielo bildi, viņš mēģina atrast to mazo kompāniju, kas visvairāk var iegūt no tās lielās bildes vai no tām pārmaiņām, kas notiekās. Un tad līdz ar to, tas Kevin Muir ir vairāk tāds līdzsvarots, tāds intelektuāls, un Kupperman vairāk tāds duls un agresīvs un šancējošs. Un es domāju, ka skatoties uz abiem galiem, var kaut ko ļoti interesanti secināt kaut kur pa vidu. Paldies par to. Un varbūt arī var, tā profesionālā ikdiena arī kādas informācijas avots tu izmanto. Varbūt ir kaut kas interesants, ko mūsu klausītāji, skatītāji, lasītāji var pasakot līdzi. Protams, es saprotu, Bloomberg termināls, tas ir neatsverama lieta profesionālajā ziņā. Jā, es zinu, ko Twitters ir interesants resurss, sevišķi priekš Amerikas kompānijām vai arī kanādiešu kompānijām ieliec ar dolāru zīmu un tad to tikeru. Un sāc ar to. Un tur ir daudz cilvēku, kas ir ļoti gudri vai kaut kāds nozares speciālists, kas nestrādā priekš investīcijām bankām, bet kas ir strādājuši tās nozarēs, no kuriem var daudz ko iemācīties. Un es sāktu ar to, bet skaties uz kompānijas, uz prezentācijām, mēģina saprast to biznesu un tikai tad vērsies uz kaut kādu citu informāciju. Bet diemžēl mēdījos ir tendence vienkārši pārspīlēt to negatīvo, un mēģināt satriecināt cilvēkus, jo tad vairāk cilvēku uzklišķina un tā tālāk, bet ja tu vēlies kaut ko iemācīties, tad esi ļoti dažāds savos resursos, kurus tu izmanto. Bet tur ir vairāk tādi blogi, kas, manuprāt, ir interesanti. Kas minēja The Macro Tourist un Adventures in Capitalism, tas par vairāk. Tad kas cits varētu būt? Bet Twitters ir labs sākums, jo tu redzēsi, ir daudz, kam ir paši savu substacki un tā tālāk. Un katrā industrijā, dažiem cilvēkiem viņi raksta par kaut kādu noteiktu nozari, citi par atsevišķām kompānijām un tā tālāk. Bet Twitters ir labs sākums, lai atrastu precīzāk par katru no atsevišķām kompānijām. Un nezinu, varbūt vēl tāds jautājums ar, pieņemsim, ka mums ir kāds investors, kurš ir, teiksim, labi strādājis un sapelnījis savu kapitālu un šajā brīdī domā, vispār, varbūt ne gluži sākt, bet, piemēram, sākt ar investīcijām. Varbūt vēl kāda tev ieteikuma, zinu, jūs padalījies ar veselu jūru, ar ļoti vērtīgiem ieteikumiem šajā, bet kur vispār sākt vai kā saprast, ko man vispār darīt? Pēc pārāk plašs jautājums. Var aiziet uz mūsu mājaslapas blorbank.lv un sazināties ar aktīvu pārvaldīšanas speciālistu. Mēs arī rakstam reiz mēnesī Forbes žurnālā. Mūsu mājaslapā ir blogs, kur ir mūsu Forbes raksts, bet arī tirgus komentāri. Bet esam pieejams gan caur mūsu bankas mājaslapas, caur LinkedIn, ja ir kādi jautājumi uzpēcāt. Es domāju, ka jūs investoru klubā darat brīnišķīgu darbu. Es ļoti cienu to, ko jūs darat un lepojos ar jums, kad jūs ceļat šo profilu un kad palīdzat cilvēkiem domāt par šīm tēmām un attīstīt zināšanas un ar laiku arī pieredzi. Bet, ja kādam ir jautājumi, tad nebaidieties ar mani kontaktēties. Man ir 25 gadu pieredze šajā nozarē. Un šī ir interesanta
šī ir instanta lieta. Tas ir kaut kas ļoti izaicinojošs intelektuāli, kurā ir saistīts psiholoģija, vēstures izpratne. Tur tik daudz, kas saistās ar šo investīcijas spēli kā tādu, kurā tu būsi ieguvējis. Jo vairāk tu iedziļināsies, jo vairāk tu iegūsi. Un ar laiku arī naudu nopelnīs. Jā, varbūt arī. Es domāju, vēl ko to labi pajautāt. Es domāju, par to varbūt ir kāda īpašā rutīna, nezinu, tur kādu pieeja kādam vai var pastāstīt par to, kādu pieeja kādai jaunai investīcijai, pieņemsim. Jā, man ir tāda, kas Latvijas Alice brīnumzemē tendence, kad es vienkārši, es redzu kaut kādu trušs caurumu, un es tur lec iekšā galvu pa priekšu, un es cenšos izpētīt visu, ko es varu par kaut kādu nozaru vai kompāniju un tā tālāk. Bet es nezinu, kur es atradīšos dienas beigās. Es nezinu, vai es palikšu tieši ar to nozaru vai to tēmu, vai tas man devis idejas par kaut ko citu. Un bieži vien, lai būtu veiksmīgam, tev jāsliek divas koncepts, kas liekas, kad viņi ir atsevišķi no viens otru, kas nav viens otru atkarīgi. Un jo vairāk tev šī informācija par kā lietas strādā, kas ko ietekmē, jo vairāk tu ātrāk varēsi saprast, šis notikās, tam vajadzēja būt labam vai sliktam priekš šīs lietas. Un viens konkrēts piemērs ir, kad Putins iegāja Ukrainā, jā, tad mēs sapratām, ka 40% no pasaules kālī nāk no Baltkrievijas un Krievijas. Un ja būs kaut kādas grūtības ar to transportu, tad tās cenas lidos. Un tā arī notikās. Jā? Bet es jau to zināju, jo es biju redzējis, ka tā dinamika izpildījās pirms 13 gadiem. Ja, un jo vairāk tu iemācies par lietām, par cenas kustībām, kas ir izraisījis ko, arī ir jāskatās, kad kaut kas ir sagaidīts un tas nenotiekās, tas arī ir labs signāls. Piemēram, ja kompānija izlaiž kaut kādas absurdas sliktus rezultātus, un tā akcijas cena nekrīt tik daudz, kā tu domāji, tas ir signāls. So, katru reizi, kad kaut kas neiet klāt ar to, ko tā kā prātīgam cilvēkam liktos, ka šim vajadzētu notikties. Katru reizi, kad kaut kas tās notiekās, bet neiet līdzi ar tādu formulu, tas vienmēr ir kaut kāds signāls. Es iesaku skatīties šiem signāliem, saprast, kādām lietām vajadzētu izraisīt kādu kustību, un skatīties sevišķi uz tādām lietām, kas neseko tiem noteikumiem. Un tas ir labs veids, lai saprastu, ka kaut kas ir mainījies tajā dinamikā, ka kaut kas varbūt nav kā ir pieņemts, un tad tur ir iespēja varbūt kaut ko izgudrot vai atrast veidu, kā no tā pelnīt, ko tirgi vēl nav kā uzrunājuši. Bet ir tas signāls. Un kā tu arī tiec galā ar tādu, gan arī visās citās dzīves jomās ir tā, ka, liekas, lai tur vairāk kaut kas būtu, kāds rezultāts būtu, nezinu, veselībai, tad jāiet vairāk sportot, vai tur biznesā kaut kas būtu, tad vairāk jāpārdod, jāražo vēl kaut kas. Investīcijās tāds arī brīži, kad vienkārši ir jāsēž un jāgaida, lai tā iespēja piepildās, vai ne? Vai tam nepierīt tādam apgalvojumam? Jā, jo mums ir tāda stratēģija, kur manuprāt, un ja kāds man parādītu kaut ko citādāk, tad es labprāt to apskatītu. Nav iespējams pārspēt tirgus regulāri pat 200 bāzes punktiem. Tas nav iespējams. Jā. Kas ir iespējams, ir reiz 4 gados pārspēt tirgus par 2000 bāzes punktiem. Jā. Cilvēku terminos 20%, jā? Kā lūdzu? Cilvēku terminos par 20%. Jā, par 20%. Jā. So, ja tirgi ir par 0, tad tos plus 20%. Jā. Tā. Bet, lai to darīt, ir jābūt pacietīgiem. Un jo lielāka tā iespēja, jo ilgāk ir jābūt pacietīgam. Jo, ja tā iespēja būtu visam kā taustām, tad viņi nebūtu tā iespēja, kas tev nopelnīs to lielo naudu. Jā? So līdz ar to tev jābūt diezgan plaši domājoši un salikt kopā tādas koeficients, ja šī, tā un tad trešā lieta notiekās, tad varētu būt reiz 5. Jā? Jo daudz cilvēki tikai skatīsies uz vai vienu no tām lietām notiekās, vai atsevišķa lieta, vai trešā lieta, bet viņi neskatās uz to kombināciju. Un ja tu saliec to kombināciju un visas 3 lietas ierindojās, un tu trāp uz dažiem tādiem koeficientiem, tad tas ir, kas izraisīs to outperformance. Un jā, un arī, kad daudzreiz labākais laiks pārdot ir bijis tas, ka tā kompānija, kas man pieder, ka kāds viņas ir izpirts. Jo citreiz, kad esmu mēģinājis darīt kaut kādu market timing vai pārdot, tad atpirkt pēc kādu laiku. Pēdējo reizi, kas esmu mēģinājis izdarīt, mēs viņam ļoti labi nopelnījuši uz Shopify, jā, un tad es pārdevu un es gaidīju atpirkt, un tad viņš aizgāja reiz 10. Un, so, nekad nevar zināt, bet es esmu zinkārīgs
Bet mēģina uzbūvēt savu narratīvu, kam būtu jānotiekās, lai apstiprinātu, ka tev tiešām, ka tas narratīvs attīstās, kad viņš realizējās, un gaidīt, ka tas notiksies. Jo tas nav saistīts tikai ar cenām, tas arī saistīts ar narratīvu. Seko tam, ko tu gribētu dzirdēt ziņās, lai apstiprinātu to, ka tā kā, pasaule sāk tā kā virzīties uz tavas tēzes. Bet tev jābūt jau gatavam tam, lai tu vari saprast, kur tu esi pa ceļu. Jā? Tu nezini, kad tu tur nokļūsi, bet tev jābūt tā kā stabiņa, kur tu piešies, ok, šeit esam kā pusceļā. Un es aizmirsu, kurš investors to teica, bet kā, ja tu plāno ņemt vilcienu no Ņujorkas uz Losandželos, neizkāp Čikāgā. Ja? Un tas būs, manuprāt, lielākais izaicinājums ar tām tēzēm par enerģētiku un par varu, kad mēs neizkāpsim Čikāgā. Piepriekšējā minējumā par Shopify, es pārdevu Shopify, kad viņš tirgojās pēc 30 reizes price sales. Un tas bija tas līmenis, ko Microsoft sasniedz .com boomā, kas bija tā kā, visabsurdākais reizinātājs, kas ir bijis kādreiz. Ja? Un neskatoties to, ka viņš bija 30 reizes price sales, kas pārdeva, viņš izauga reiz 12. Tas posms, kas mums ir bijis pēdējos 3 gadus, tas nav normāli. Ja mēs runājam par likmēm, tas, ka likmes ir tagad 6% un liekas traki, kad hipotekārais kredīts Amerikā ir 6%, uzmanot ko? Tā kā neskatoties pēdējiem 5 gadiem, vidēji viņš bija krietni virs 6%. Pēdējos 25 gadus. Tad jāskatās, vai tas, kas ir bijis pēdējā laikā, vai tā ir norma, vai tev mazliet tā kā jātālinās uz tās grafikas, un uz ko tu skaties. Un ja tu vari dabūt to lielo bildi pareizi, tad tev ļoti labi veiksies. Bet ja tu skaties uz to mazo bildi, tu vari sajūt prātā. Labi, centīsimies nesajūt prātā. Nesajūt prātā. You gotta stay in the game to win the game. Tas ir labs teiciens. Nekad nedarat neko, kur, tā kā, ja nesanāk, tad spēle beidzās. Nevajag uzņemties tāds risks. Šī nav bināra situācija, un šī nav spekulācija. Ja tu ieguldi kompānijās, kur tu saproti, kāpēc šī kompānija pelna naudu un kāpēc viņi turpmāk pelnīs naudu, tev būs labs rezultāts. Un tā maksa būs tava pacietība. Un tā ir tā dinamika, uz ko visvairāk jāpievērš uzmanība. Ne uz to, ka šis varēs nopelnīt 50% nākamā mēnesī. Nē, tev jāskatās uz kompānijām, kas var būvēt savu vērtību laika gaitā. Un sevišķi, ja tā kompānija ir pareizi novērtēta vai liekas lēta, ņemot vērā to, ko viņi varētu sasniegt, tad tas ir vēl labāk. Bet, ja tā ekspektācijas jau ir ļoti augstas, esat ļoti uzmanīgi. Labi. Centīsimies. Jā, es arī. jā. Ko es teikšu, lielu paldies par dalību podkāstā. Manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi un noderīgi mūsu klausītājiem un skatītājiem. Un paldies arī mūsu klausītājiem un skatītājiem, ka bijāt ar mums. Sekojam līdzi Investoru kluba podkāstam, mājaslapā, YouTube un visur citur, kur vien mēs esam, un tiekamies nākamajās epizodēs. Vislabāk! Vislabāk!